Par auģu ģimeni motivēja īstenībā ļoti daudz lietas vairāku gadu garumā, patiesībā gandrīz pat visu dzīves garumā, jo paši tādi aizsākumi, kurus sāk domāt vispār par sistēmas bērniem, ka tādi eksistē, ja no tā, ka mans opus ir adaptēts, viņu ir uzaudzinājusi vienīgā mamma, kas viņu adaptēja jau zīdaiņu vecumā, kas ir tāds ļoti nozīmīgs pagrieziens mūsu dzimtā, jo bez šī fakta neviens no mums šeit nebūtu. Bet tāds otrs nozīmīgs punkts bija tas, kad vidusskolas laikā mēs ar klasi devāmies apmeklēt Ziemassvētkos, bieži dodās uz bērnamiem, tad arī mēs devāmies un kurš pirmoreiz ieraudzīja, cik pilns ir bērnu nams. Tie bija kaut kādi 2000 laikam. Jā, un es ieraudzīju, cik daudz bērnu tur ir un ka viņi ir riktīgi augsti pēc uzmanības, pat ne tik daudz pēc tām dāvanām, ko mēs nesām, bet vienkārši pēc uzmanības, jā, pēc sarunām. Un es atceros tajā reizē, man bija kādi 16, 17 gadi, tajā reizē es sev pateicu, man nebūs bērnu, kamēr Latvijā vēl būs bērnu nami. Tas bija man tāds jaunības maksimālisms, kur man likās, jā, man nebūs savu bioloģisko bērnu, kamēr Latvijā ir bērnu nami un viņos ir bērni. Un tā es dzīvoju līdz brīdim, kamēr es iepazinos ar savu vīru. Kur arī ir vēl viens pagrieziena punkts, jo mūsu pašā pirmajā randiņā mums bija saruna par sistēmas bērniem, par to, ka mēs katrs esam par to domājuši jau. Tajā reizē gan mēs zinājām tikai adopcijas lietu, nebija mums informācija par viesģimenēm, par auģu ģimenēm. Jā, bet mēs jau toreiz pirmajā randiņā zinājām, kad tas ceļš mums kaut kur tur vedīs. Jā, tiem, kas par šo sistēmas bērnu jautājumu ir sākuši interesēties. Man liekas, tāds pirmais solis, kas vispār nav ne laikietilpīgs, ne paprast kaut kāds resursus, ir vienkārši sameklēt kādu ģimeni, kas to dara, un uzaicināt uz kafiju, tēju, vakariņām vienalga un aprunāties, jo tā mēs esam uzsākuši ļoti daudz sarunas ar cilvēkiem, kam tas interesē, un auģu ģimenes ir ļoti atvērtas. Mums patīk dalīties ar informāciju, ne tikai mums, bet es zinu arī daudziem citiem. Mēs labprāt stāstam par tiem saviem ikdienas izaicinājumiem, par tām arī pozitīvajām lietām, jo ir gan izaicinājumi, gan arī prieki šajā darbā. Tā, jā, man liekas, tas pats pirmais, ja tu nezini vispār, ko darīt, satiecies ar kādu uzņemošo ģimeni. Nu, tad, ja tālāk interesē, tad ir superīgi atbalsta centri, kuros meklēt informāciju. Šie kursi, kuros ir ļoti daudz un apjomīga informācija. Un atkal jau ģimenes, kas tam iet cauri, kas dalās ar pieredzi. Jā, satiecies uz sarunu. Tāds pirmais solis, ko varētu darīt, ja tu domā, jau tiešām domā, kā reāli uzsākt šo ceļu, noteikti ir saruna pašam ar sevi, paņem baltu papīra lapu, sarakstīt visu, kas biedē, visu, kas iedvesmo, salikt sev prātā tās lietas, un tad, ja vēl ir tādas pārdomas un bailes, tad, man liekas, meklēt kādu speciālistu, pie kā aiziet, parunāties un saprast, vai tu esi gatavs tam šobrīd, vai varbūt ir vajadzīgas kādas sarunas ar terapeitu vai, nezinu, kādu draugu, mācītāju. Jā, es domāju, ka ir jāsaliek tādā skaidrā redzamā bildē, kas ir tie šķēršļi iespējamie. Un varbūt, ka tā pozitīvā ir daudz vairāk par tiem šķēršļiem un beigās ir tā sapratne, ka tomēr var uzsākt. Jā, mūsu krīze bija tā, ka mēs sapratām, kad mūsu tā brīža jaunākā meita, mēs jau bijām sākuši auģu ģimenes darbu, mūsu jaunākā meita sāka uzvesties savādāk, sāka pieprasīt vairāk uzmanību, sāka vairāk nervozēt, sliktāk gulēt, un tad tā mana krīze bija tā, ka likās, ka es esmu to nodarījis savam bērnam.
man bija pārmetumi sev, jo es taču kā pieaugušais izvēlējos šo darbu, bet mums palīdzēja tikt cauri terapeits, mūsu ģimenes terapeits, kur mēs vedām meitu uz smilšu terapiju. Tas bija bišķiņ vairāk kā gads. Mēs gan kā vecāki gājām uz terapijas sesijām, kur mēs izrunājām, un gan bērns atsevišķi gāja. Un tad, šis speciālists palīdzēja saprast, kad mēs neesam bērnam neko nodarījuši, ka mēs esam devuši viņai pieredzi, un arī dažreiz šāda izaicinājuma pilna pieredze ir ļoti vajadzīga, un kad ar atbilstošu atbalstu tas palīdz viņai augt, nevis kaut kā sabojāties, bet šī pieredze viņai palīdz augt. Man liekas, sabiedrības aizspriedumi pret šiem bērniem ir tādi, ka viņiem liekas, viņi nāk no sliktas vides, viņi noteikti slikti uzvedīsies, viņi zaks, melos, arī būs vardarbīgi, bet man liekas, ja tu dod bērnam iespēju uzaugt mīlošā vidē, tu viņu sadzirdi, tu viņu uzklausi, jo kā mums atbalsta centrā Tilde saka, ka katrs uzvedības slēpjas kāda vajadzība un sadzirdēt šo vajadzību. Man liekas, mums ir iespēja palīdzēt šiem bērniem šo vajadzību novadīt pareizās sliedēs, kad dot viņiem iespēju izteikties un pateikt, man vajag tevi, man vajag, lai tu man uzklausi, man vajag, lai tu man samīļo, man vajag, lai tu vienkārši esi man blakus. Ja man būtu buļļu nūjiņu un ar to nūjiņu varētu salabot visu šo sistēmu, visu šo bērnu dzīves. Gribētos teikt, man gribētos, lai šī buļļu nūjiņa palīdz bioloģiskām ģimenēm nolikt bērnu kā prioritāti, lai nebūtu vispār vajadzība pēc auģu ģimenēm, pēc bāriņu tiesām, pēc atbalsta centriem. Tādā ideālajā variantā, ideālajā pasaulē, kad šīs ģimenes savas attiecības, savas vēlmes, savas atkarības nolikt otrajā plānā un pateikt, ka šeit ir bērns un viņš ir svarīgāks. No mūsu personīgās pieredzes ar bioloģiskām ģimenēm ir tā, ka es esmu redzējis, ka šīm ģimenēm, šīm mammām, šiem tētiem vajadzētu pašiem auģu vecākus, jo tā mūsu pieredze ir tā, ka mums ir bijuši pārsvarā jauni vecāki, kuri ir uzauguši bez pieaugušā, kas viņiem būtu blakus un sniegtu palīdzību. Īstenībā tas, ko es bieži saku saviem draugiem, ne jau tam mazajam bērņam, bet tai mammai būtu vajadzīga auģu mamma vai kāda vide, kur būt ar pieaugušo, kurš pamāca, kurš varbūt dažreiz ne tik daudz pamāca, cik ir blakus un pasaka, kad es esmu tepatās, ja tev vajag palīdzību, nāc prasi. Un, jo ļoti bieži ir tas, kad šie vecāki viņi ir vieni un viņi nezina, ko darīt ar šo mazo bērniņu. Un viņi nesaprot vispār, ka viņi dara viņam pāri, jo viņi paši ir uzauguši tādā mežonīgā vidē. Tiem, kas nav gatavi uzņemt, laikam pirmais ir būt saprotošam, jo ļoti bieži ir tā, kad es runāju un stāstu, un ir cilvēki pretī pirmais jautājums, kāpēc tu to dari? Tev ir savi bērni, velti laiku saviem bērniem. Tad man gribās teikt, bet vienkārši es atbalstoši. Pasaka, ir forši, es novērtēju to, ko tu dari, vai forši, kad ir tādi cilvēki, kas uzņem šos bērnus. Un, tāds pats pirmais punkts man gribējās teikt, ka esiet saprotoši, esiet iejūtīgi pret tām ģimenēm, kas uzņem bērnus. Un, ja tu neesi gatavs varbūt uzņemties vairs mājās, tad var piedāvāt šiem ģimenēm paņemt ieskatīt bērnus, varbūt uz 1 vakaru, uz 2 vakariem, palaist viņus atpūtā uz kaut vai pāris stundām. Un mans lielākais gandarījums šajā, es to saucu par darbu.
tajā darbā ir redzēt, kā piedzimst jauna ģimene. Jo vairāk mūsu auģbērni ir devušies adopcijas ceļā, un pie vecākiem, kuriem bioloģiski nevar būt savu bioloģiskie bērni, un būt klāt īstenībā ģimenes piedzimšanas brīdī, kur tu redzi, kad jaunais tētis izplūst asarās, jo viņu nosauc par tēti. Jaunā mamma stāsta, kā viņiem pirmā nakts ir kopīgi pagājusi. Un, būt klāt īstenībā tādā maģiskā brīdī.